Tagad būs tāds jautrs un daļēji komisks stāsts par to, kā es dabūju tādu kā mācību par savu vieglprātību sakarā ar to, kad man salikās kopā divi notikumi. Un es uz to sakritību norēģēju tā, kad es no Facebook izņēmu ārā savus digitālo spārniņu bildes, kuras es biju salicis. Tā kā es Facebooku neuztvēru īsti nopietni, tad es sāku tā kā muļķoties, tā kā spēlēties, otaļāties. Un lielākais notikums bija tas, kas mani uz to pagrūda, kas man deva to apgaismību, kad ir jābeidz māžoties un muļķoties, bija tas, ka es tiešām sajūtos kā dumiķis, jo es nokļūdījos ar aklu uzticēšanos cilvēkiem, no kā meita pirka Liepājā mašīnu. Viņa būdam Rīgā pirka Liepājā mašīnu, ar manu palīdzību, protams. Un es biju tas, kam bija jānokārto dokumenti, lai viņi varētu nopirkusi mašīnu braukt uz Rīgu mājās. Bet situācija bija tāda, ka tieši priekšā bija saucamās Ziemassvētku brīvdienas, un tādēļ auto pārdevējs nāca pretī un palīdzēja nokārtot dokumentus tā, kad viņi var braukt ar nopirkt mašīnu. Un es biju pārliecināts pēc viņa teiktā, ka jābrauc ir uz Rīgu un jāgaida, kad pastkastē būs tehniskais talons 5 dienu laikā. Un tas nebija tāds kā pārpratums no manas puses, bet tiešām tika pateikts, ka mašīna ir pārrakstīta, var braukt un gaidiet tehnisko talonu, jo tur bija visa adrese norādīta un viss. Bet gala rezultātā beidzās viss ar to, kad meita man atsūtīja sodu, un tas notika jau pēc tam, kad viņa man zvanīja un teica, ka viņa uztraucās, ka tehniskais talons vēl nav atsūtīts. Un es teicu, taču svētku dienas, pagaidi. Gan jau atsūtīs, varbūt pēc svētkiem tev tolītās tas talons būs. Un es paliku pat nedaudz pikts uz viņu. Bet viņas intuīcija bija viedāka, un fotoradars bija viņu nofotografējis braucot jau pēc tam 5 dienām ar nereģistrētu mašīnu. Tas bija tādi 2 momenti kopā salikās, kad es ieliku Facebookā bildi, kur es ar tiem spārniem plivinos. Un tad meitas atsūtītājs sods. Meita gan teica, ka samaksās un lai liekos mierā, kad nevajag iet pie tā tirgotāja. Bet es pie tā tirgotāja aizgāju un parādīju to atsūtīto sodu. Un viņš iedeva man naudu. Mēs noslēdzām tādu kā džentlmeņu vienošanos, kā viņš teica, džentlmeņu vienošanās, kad tās kļūdas, viņa kļūdas dēļ, viņš iedeva naudu to sodu samaksāt. Un stāsts ir par to, ka pēc šī gadījuma es tiešām jutos kā tāds padumšs pensis, un es sev teicu, tu te krāmējies ar kaut kādiem digitāliem spārniņiem, kaut ko māžojies, kaut ko muļķojies un vēl kaut kādā Facebookā. Un es biju diezgan nikns uz to, ka es esmu izkaisījies un samaisījies kopā ar to sintētiku. Un nav tā, ka es sev būtu kaisījis pelns uz galvas. Nav tā, ka es būtu sevi šaustījis. Es vienkārši jutos slikti un domāju, ka ir jātīra viss tas ārā. Es jutos kā atšķaidīts ar sintētisko žļurgu. Tāds bija mans sajūts, tāda bija mana reakcija. Un rezultāts tagad ir tāds, kāds ir, ka es atkal esmu atguvies iepriekšējais, jo tās tehnoloģijas man kaut kur bija aizrāvušas. Es kaut kur aizgāju tādā dumjībā. Jā. Es aizgāju vienkārši tādā dumjībā. Kā es jau teicu, vecais mērkaķis aizrāvās ar jaunajām tehnoloģijām. Tas ir tas stāstīņš, ko es gribēju pastāstīt.
diezgan tāds komisks, bet tobrīd, kad tas notika, es biju diezgan saskumis. Tas tirgotājs man nemaldināja apzināti speciāli. Un tur nebija tā, ka es viņu nebūtu sapratis, ka būtu bijis pārpratums. Tur vienkārši bija kaut kādā Ziemassvētku tuvošanās drūdžā ūdens liešana. Tagad es varu pateikt, kas tur notika.